ko, tad pastāstīšu, kas ir tās aktuālās tendences vispār elektrifikācijas jomā. Kā saprot, tad transports ir ļoti liela daļa no visa piesārņojuma, no emisijām. Mēs varam runāt, ka trešdaļa no Latvijas ir saistībā ar transportu. Un tad, kas ir šī bezemisiju mobilitāte, kāpēc tā ir svarīga un kādi ir tie mērķi, ko mēs redzam? Transporta risinājums ar nulles emisijām ir šīs bezemisiju transporta līdzeklis, attiecīgi ūdeņraža transporta līdzeklis, saspiestā gaisa transporta līdzeklis, baterija, elektroauto, būtībā viss, kuram vai vispār nav izpūtējis, vai no izpūtēja nenāk nekas, ko tu nevarētu pat taisno elpot degunā iekšā. Bet, jā, transports Latvijā ir lielākais enerģijas patērētājs, tad mēs runājam par 29,1% no visas enerģijas, kas aiziet, tāda viena, ka mēs varam parādīt ar pirkstu. Un tieši ceļa transports no šī visa transporta ir vairums, 97%, kur mēs atkal varam no šī vairuma paņemt, ka lielais vairums ir pasažieru un vieglie kravas transporta līdzekļi, kas atkal nozīmē, ka ņemot vērā, kāds ir tehnoloģiskais stāvoklis šobrīd, tas ir vienīgais sektors, ko ir tā viegli dekarbonizēt. No tāda aspekta, ka tehnoloģija jau ir vietā, mēs varam runāt, vai cenu paritāte ir vietā, noteiktos sektoros ir, tajā lētākajā galā mēs varam teikt, ka vēl ne, bet tādā vidus un augstajā galā cenu paritāte jau ir. Situācija jau ir tāda, ka nav vairs tikai par cenu paritāti, ir arī infrastruktūra vietā, par to es arī vēlāk parunāšos. Un tāds vienīgais, kas tā kā trūkst, ir tās sabiedrības klikšķis, ka jāpārslēdzas. Iepriekš arī runājām par mērķiem, bija pieskarts arī transporta enerģijas likumam. Tur šobrīd ir ierakstīts 16% emisiju samazinājums, siltumnīca emisiju gāzu samazinājums 30. gadā. Jā. Taisnība. Kā es to tulkoju, kad es lasu šo, vienkārši vārds vārdā ir, ka tur ieliks uz 5% biodegvielu, 5% un tā samazināsies kopējais apjoms, jo elektrotransporta, bezemisiju transporta palielināsies. Un tad tur kaut ko būs jādomā par tiem atlikušiem 6%, varbūt tās nopirksim tur kaut kādas kvotas, viss būs kārtībā. Tā man vienkārši izskatās, kad es neesmu bijis pie galdiem tur sarunām, bet kad šobrīd, kā es viņu lasu, tas izskatās bišķiņ nenopietni. Un tad ir pieprasījums arī sabiedriskiem transporta līdzekļiem, 30% ir jābūt ar atjaunīgo enerģiju darbināmiem, kur ir atkal lieli izņēmumi, ka operatīvie transporta līdzekļi, kas ir ātrās palīdzības, ugunsdzēsēji, ka tie var brīvprātīgi pieteikties, un tad attiecīgi cik tad daudz paliek tie transporta līdzekļi, kas ir būtībā dibena kustinātāji no punkta A uz punktu B. Kā jau es minēju, tehnoloģijas jau ir vietā, to var izdarīt jau tagad. Un tad mums ir Nacionālais enerģētikas un klimata plāns, kas ir līdz 30. gadam, kur ir 21% sega samazinājums pret 2005. gadu transporta sektorā. Bet tur uzreiz arī pasaka, ka, ja pirms tam mēs runājam par 29–30% no gala patēriņa ir transporta sektors, tad 30. gadā 26%. Tad viņam ir jāsamazinās. Bet tā kā kopainā mēs arī runājam, ka jāsamazinās. Un tas tā kā neliekas kopā, ka ja mēs visi kopīgi samazinamies, kāpēc tieši transporta sektors samazinās vairāk nekā pārējie. Un tad vienīgais, kas ir kaut cik tā pasaka par to, kā izskatīsies transporta portfelis kaut kad nākotnē, ir vecais nacionālais attīstības plāns Latvijai, kurš pasaka, ka 2% no autoparka būs bez emisiju. Vai kāds, es zinu, Arti, tu vari paklusēt, vai kāds zina, cik šobrīd ir procentuāli no Latvijas autoparka bez emisiju? Par vieglajām mašīnām runāsim. 3%, man vajag alternatīvu. 3 vai 1%, mēs esam tieši pa vidu, 1,8%. Tā kā 2% 27. gadā mēs visdrīzāk noslēdzot 25. gadu sasniegsim. Plāns izpildīts, super. Tas ir labajā pusē diagramma par nekpu ielikto, kā izskatīsies viss patēriņš. Un ja mēs tā paskatāmies, oranžais stabiņš, tas ir transports, viņš ir izteikti liels.
Te ir svaiga bildīte, ko Eiropas komisija nopublicēja šonedēļ. Kreisajā pusē ir cik procenti, būtībā elektriskās mašīnas, jo šobrīd vienīgie bezemisiju transporta līdzekļi, kas pārdodas nopietnos apvienos, ir elektriskie. Tāpēc cik procenti no visa autoparka, kas tikai jaunās reģistrācijas, bija elektriskās. Ja mēs redzam, ka vidējais Eiropā ir 13,5%, tad Vācija ir 13,5% tur mētājas. Un tad nākamais, kurš seko, uzreiz aiz Vācijas, ir Latvija ar 7,3%. Tātad mēs esam uzreiz zem viduslīnijas, ja tā skatās rindas kārtībā. Protams, mēs varam, te Norvēģija nav ielikta iekšā, Lielbritānija arī nav ielikta iekšā, kas ir virs vidējā krietni. Norvēģija vispār, mēs runājam par 98–99%. Pagājušajā gadā bija 97%. Tā kā šādi ir tā statistika, kā izskatāmies, bet tāpēc es ieliku arī labākie starp sliktākajiem, ka mēs esam pirmie aiz viduslīnijas. Uz 1. jūliju bija drusku vairāk kā 11,000 elektroauto reģistrēti, 350 kravas transporta līdzekļi, 170 elektriskie autobusi. Liels paldies Rīgai, ka pievienojusies klāt ar saviem autobusiem. Un Rīgas satiksmei tiešām var iet un paprasīt, kāda ir reālā situācija, grāmatvediski runājot vai kā citādāk runājot. Kur ir Rīgas satiksmē dīzeļa autobusi, tagad ir arī elektriskie autobusi, un pirmā ziema jau ir cauri pirmajiem, tāpēc var arī pajautāt tādu pieredzi. Un ir arī ūdeņraža trolejbusi, kas tagad brauc uz ūdeņražu, tad tas būtībā ir autobusu. Tad var reāli iet pie Rīgas satiksmes un jautāt, kāda ir faktiskā pieredze, ko grāmatvedība par to saka, un kāda ir cita veida loģistikas sarežģījumi vai viegli, lai saprastu, kā tas viss koordinējas. Nav jābrauc speciāli uz Barcelonu vai Madridi, lai salīdzinātu, kā tas notiekās. Un es pieminēju, ka viens ūdeņraža auto, bet te jau 2 stāv, un uz 1. jūlija bija 0. Es vienkārši zinot to, ka ir viens reģistrēts ar 4, man tagad es saka, vispār ideāli. Progress par šo ceturksni ir fenomenāls. No 0 bezgalība izbaugsme. Mobilija aplikācijā šobrīd Latvijā ir 1874 uzlādes punkti, nozīmē, ka infrastruktūra ir. Tas ir tikai Latvijā. Kopā pa Baltiju bija ap 3000, es tagad neatceros no galvas. Latvijā strādā 6 lielie uzlādes operatori, vēl nav iestartējis kārtīgi Circle K, vēl nav citi tādi, kas ar degvielu būtu asociēti, bet Neste un Virši ir. Un, protams, zaļie iepirkumi un dažādi pilotu projekti Latvijai ir tādi, kurus var parādīt, ka mēs strādājam. Vienīgais, ka rezultāts mēs gribētu, lai būtu vismaz Vācijas līmenī, tie 13,5% vai 16%, kā ir Francijā. Gribētos, lai mēs sasniegtu to līmeni, bet tā teikt, viss nav slikti. Un kas tad ir tie šķēršļi? Pārsvarā tie šķēršļi atrodas grāmatvedības lapiņās un cilvēku galvās. Ja mēs runājam par infrastruktūru, tad cilvēki bieži vien saka, ka nav kur uzlādēties un viss ir slikti tādā ziņā. Augšējā daļa ir, kur ir uzlādes apkārt līgatnei, un apakšējā daļa ir, kur ir uzpildes apkārt līgatnei. Kā mēs redzam, tās kartes diezgan labi pārklājas, tā teikt, punktu skaita, kur tu vari saņemt savu pakalpojumu, ir līdzvērtīgi. Protams, ir vēl iespēja lādēties mājās vai darba vietā, kas vispār ir fenomens, ko ar uzpildi grūti tā panākt. Pat ja tā būtu ūdeņraža uzpilde, jo tas ir sarežģīts process, vai tā būtu saspiestā gaisa uzpilde, jo arī tādi projekti pastāv, tas ir sarežģīti. Un arī ar elektrību tas nav uzreiz hip-hop, lai gan te ir vairākas rozetes, kuras mēs varētu izmantot. Ja mēs sākam runāt par smago tehniku, tur atkritumu pārvadātāji, apsaimniekotāji vai kaut ko citu, tad viņam parastā rozete vairs nedara. Bet ja mēs runājam par kaut kādiem vieglākiem transporta līdzekļiem, vai tas būtu kaut vai Bruntor, foršs atkritumu savācēju projekts, kas ir būtībā stāvdrāzes ar atkritumu urnu priekšā. Fenomenāli var lādēt no parastās rozetes. Un tie stereotipi, kas mums bija, kad bija 14. gads, bija KPFI fonds, baigi forši, iestartēja visu Latviju runāt par elektroauto.
Bet tā tehnoloģija tobrīd bija, godīgi sakot, autiņbiksēs. Un tie stereotipi, kas radās tajā brīdī, joprojām eksistē, ka nekur nevar aizbraukt, tie 100 kilometri lādē ellīgi ilgi, un būtībā viss slikti. Tas, ka tehnoloģija ir gājusi krietni uz priekšu, par to cilvēks mazāk runā. Un politiskā nenoteiktība ir īstenībā ļoti liels šķērslis. Iepriekš bija pieminēts tas atbalsts elektroauto iegādēji, un tagad, kad viņš ir izsmelts, viens politiķis saka, ka atbalsts nebūs, otrs saka, ka būs, trešais saka, ka mēs te domājam, vai būs un kāds būs. Un tad tie signāli ir tik dažādākie, kaut vai par šito vienu jautājumu. Un tad vēl pa vidam iemet, no 27. gada tur būs sociālais līzings. Ko tas īsti nozīmē, neviens nezina. Pat politiķiem, kad iet pa gaiteni, pajautā, tu esi atbildīgs par šito jautājumu, kas tur būs, vēl nezinām. Paldies. Paldies liels. Un tas, kad esmu runājis ar autotirgotājiem, viņi saka, klients nāk, bet reku būs tak subsīdijas, es tagad vienkārši pagaidīšu. Es pagaidīšu tos 6 mēnešus, pagaidīšu gadu, jo no auto iegāde jau tomēr ir finansiāli intensīvs process. Un tad attiecīgi šī politiskā nenoteiktība, kas ir saistībā ar subsīdijām vai nodokļu atlaidēm vai Rīgas stāvvietām, tas viss rada tādu pauzi. Man vieglāk būtu, ja kāds nospiestu savu papēdi dziļi zemē un pateiktu, viss no rītdienas nekas nebūs. Un tad mēs dzīvojam tādās vidē, kad vismaz ir kaut kāda skaidrība. Un tad ir valdības neizpratne. Pirms 2 nedēļām mēs redzējām, kā nepieņēma direktīvas lokalizāciju un kvorumu norāva. Tas ir tas, ko mēs arī citās jomās piedzīvojam. Bet tendence ir pozitīva. Mēs joprojām esam uz eksponenciālās izaugsmes līknes, un man ir pozitīvs prieks, ka tieši lietotie bezemisiju transporta līdzekļi ir ieskrējušies, ka viņi beidzot ir vairāk nekā jaunie, kas nozīmē, ka Latvijas situācijai mēs sākam pareizāk pirkt tās automašīnas. Un, tas, protams, asociējas ar to, ka tagad tie 5-gadīgie līzingi ir izgājuši cauri, un tu vari dabūt par lētākām naudām tās mašīnas. Un, attiecīgi, autoparks kļūst zaļāks tādā veidā, kā Latvijai ir ierastāks caur lietotajām mašīnām. Un, ja mēs skatāmies tādā citā veida izteiksmē, tur augstāk ir Bloomberg, ne pētījums, bet prognozes par 25. gadu un pagātnes dati. Kāpēc ir visādi politiskās spēlītes, kas notiek Briselē, ir tamdēļ, ka autoražotāji redz, ka tas pelākais stabiņš turpina kristies pēc Covid gadiem. Viņš neatgriezās atpakaļ. Tā kā kopainā atgriežas atpakaļ dēļ tā, ka tur bezemisiju transporta līdzekļi un sprauņu hibrīdi palīdz. Bet tas pelākais, kas ir iekšzemes dzinējs, viņš ir zaudējis 1/4 daļu ļoti īsā laika posmā. Un tāpēc var dzirdēt no Mercedesa vai no Volkswagen grāmatvežiem, tie elektroauto, tie tur pārējoši posms, mums īstenībā ir jāturpina attīstīt iekšzemes dzinējs. Un tad viena no kārtīm, ko viņi izspēlē, ziniet, Ķīna. Tur pasviet apakšā, ko vien vajag. Tā realitāte tāda, ka pārdošanas apjoma krītas, viņiem ražošanas līnijas ir jāuztur, jo arotbiedrības saka, ka nedrīkst atlaist darbiniekus, un tad viņi ir zem milzīgas spiediena uzturēt tirgu tāds, kāds tas bija pirms 6 gadiem. Protams, šajā telpā man liekas, ka man nav jāpaskaidro, kas ir Fit for 55 un kādi mums ir mērķi 50. gadam, bet es gribu atgādināt, ka 35. gadā vairs nevarēs reģistrēt emisiju radošu automašīnu. Tas joprojām ir spēkā, pat ja to pabīdīs 2 gadus šurp vai turp. Situācija diži nemainās. Mēs ejam uz to, ka jaunas piesārņojošas mašīnas pēc 10 gadiem nevarēs vairs piereģistrēt Eiropā. Latvijā tas diži neko nemainīs, jo mums gadā jaunas mašīnas atnāk 15,000 uz 700,000 autoparku. Tas diži neko nemaina situācijā. Bet tādā valstī kā Vācija un Francija, tas maina visu. Tāpēc sagaidiet, ka tuvākajos 2-3 gados būs ļoti liels parošanās, jo vidējā ražošanas līnija iet 7 gadus. Un viņiem ir jāsaprot, vai viņi atver jaunu ražošanas līniju vai nē. Jo, ja 35. gads ir spēkā, kurš vairs pirks 34. gada 30. decembrī? Neviens. Protams, transporta līdzekļi kļūst viedāki,
Viņi zina, tā teikt, kur jau būs tā bedrīte, un ja viņiem ir uzlikts pašbraukšana, tad viņš no tās bedrītes sāks izvairīties. Un kas ir lielākais, ko daudzi varbūt tās palaiž garām, kad transports beidzot kļūst par daļu no enerģijas sektora, tādā aspektā, ka līdz šim transports bija vienkārši patērētājs, kur enerģija tika sadedzināta, bet nu jau mēs runājam par tādu uzkrājošo vienību, kas ir uz riteņiem, bet viņa spēs vienā brīdī dot šo enerģiju atpakaļ. Būs, tā teikt, divvirzienu uzlāde, tu nezinu, pielādējies vienā punktā un izlādējies otrā punktā, lai būtu vienkāršāk saprotami. Tev ir mednieku namiņš, tu uz to aizbrauc, tad tur elektrības pieslēguma nav, bet tu vari mašīnā iespraust rozeti un viss notiekās, tu vari savu teikandiņu uzvārīt. Vai arī sliktākā gadījumā, kā bija Teksasā vēl pirms 2 gadiem, tur bija tas, ka teci izgāja no ierindas, jo viņi sasala, bija viens sniega vētra, un tās mājas, kurās bija elektrība, bija tās mašīnas, kuras spēja dot elektrību atpakaļ, vai kurām bija savu bateriju, rezerves bateriju mājā. Tā elektrība parādījās uz kaut kādām pāris stundām dienā, un tad atkal pazuda, jo tīkls ir sarežģīts mehānisms, tik vienkārši tas nav. Tā kā tas padara transportu beidzot kā normālu daļu no enerģijas sektora. Un, protams, mums ir jāsaprot, ka tādas transporta līdzekļi, it īpaši privātie transporta līdzekļi, kļūst par mūsu dzīves paplašinājumu aizvien vairāk. Tie sēdekļi kļūst komfortablāki, salonu ekrāna ir lielāki, mēs varam skatīties Netflixu tur virsū. Būtībā, ja agrāk mašīna bija tāds luksusa simbols, tad tagad jau tas ir tā kā paplašinājums manai dzīvei. Un programmatūra kļūst svarīgāk par dzelžiem. To aizvien biežāk runā, ka tur Teslas pieredze vai kā citādāk mēs to nosaucam. Bet tā vecā mašīna, viņa joprojām ir svaiga, un nevajag viņu mainīt tik pēc 2-3 gadi, jo redz ir iznācis jaunais modelis, kuram Latvijas karte ir beidzot iekšā. Un pašbraukšana, tas ir arī viens būtisks aspekts. Nevarētu teikt, ka kāda valsts būtu baigi gatava tam, bet uz to ļoti iet, uz to ļoti spiež. Kā daži ražotāji dara, ir, ka dabū atsevišķas atļaujas no katras Eiropas Savienības dalību valsts, lai beigās Eiropas Savienība būtu spiesta, ka 20 valstīs no 27 ir atļauts mašīnai pašai braukt, tad pieņemsim, ka ir atļauts. Nav tā, ka būtu aizliegts, bet vienkārši likumdošana nav vietā šobrīd, lai atļautu tādu veidu darbību. Un, kas šobrīd notiekās, pa lielam tā ir pašplūsma. Jā, subsīdijas bija baigi foršās priekš privātajiem, bet realitātē vairumu no jauno automašīnu pērk juridiskās personas, tāpēc tās subsīdijas jaunajiem tā mazāk. Bet ja mēs ejam pēc eksponenciālās līknes, kas vienkārši te Excelī uzliek eksponenciālo līkni, nekas tur baigi sarežģīts nav, tad mēs runājam, ka pēc 5 gadu Latvijā būs vairāk nekā 100,000 bezemisiju transporta līdzekļu, kas ir ļoti liels apjoms no Latvijas autoparka. Mēs runājam, katrs 7., katrs 6. būtu bez emisiju. Šāda pašplūsma man, patiktos. Ja mēs tā varētu runāt par ēku energoefektivitāti, par siltināšanu, ka kur ir eksponenciāla līkne, mēs sākam no 18 un tagad ar 1000, un tad pēc 5 gadi visi baigi čikniekā. Bet, kā jau es iepriekš minēju, nenoteiktība ir sliktākais no visiem variantiem. Ir vai nu jā, vai nu nē, paprasiet jebkuram biznesmenim, vai viņam patīk atbilde var būt no pašvaldības. Nepatīk. Jā, un kā jau minēju iepriekš, arī tā bezemisiju mobilitāte, tas nav tikai par tehnoloģisko nomaiņu, tas ir arī prātā nomaiņu, tie paradumi mainās, tā uztvere par pašu transporta līdzekli mainās arī no valsts un no sadales tīkla puses. Es esmu runājis ar sadales tīklu no tāda aspekta, ka viņi grib izmēģināt, ko tas reāli nozīmē, kad dod atpakaļ tīklā kaut kādos punktos. Šobrīd nevar, jo ne visas mašīnas to spēj darīt. Ne vismaz tādā apjomā, kā sadales tīklam būtu interesanti. Tāpēc ir ļoti liels cerības uz to, kā nākotnē izskatīsies transports kā daļa no enerģētikas sektora. Ja, paldies jums. Noslēdzu ātrāk, lai būtu laiks diskusijām. Man pavisam ātri 2 jautājumi. Viens, vai tur rādīja, ka bija tie mobili uzlādes tīkli pa visu Latviju? Vai tur iekšā ir tie zemkopības ministrijas iztaisītais tas tīkls ar tiem 52 stacijām? Tas jau būtu skaisti, bet zemkopības ministrijas iepirkums nozīmē, ka tas nav publiski pieejams. Tie punkti, ko es rādīju, tie ir publiski pieejamie. Jā, kuriem vajadzētu varbūt būt publiski pieejamiem nākotnē?
iespējams. Nu, ne visas tās vietas ir tādas. Kuras ir publisks. Un otrs jautājums, ko Aija minēja, vai tas, kas notiek, tu runāji par privāto sektoru, bet tev ir kaut kāda prognoze, tas, kas kokus zāģē mežā, tas milzīgais aparāts, kā tas darbosies bez emisijām? Nu, viņam jau pavisam salīdzinoši vienkāršāk, jo viņam tie kilometri, kas ir jānobrauc, ir gaužām maz, tipiski. Tas pats ir arī lielajiem kravu pārvadājumiem. Ja mēs paskatāmies Latvijas statistiku, kas ir tā Latvijas statistika iekšējā, tad tie kilometri, ko nobrauc, ir supermaz. Līdz ar to tas tehnoloģiski ir iespējams jau tagad. Jautājums ir par cenu un par gatavību mainīties. Jo viens ir iegāde, ir arī tev jādomā par uzlādi un cita veida jautājumiem. Es ticu, ka specifiskos gadījumos jau tagad Latvijā tas ir izdarāms, bet vienlaikus ir arī cits aspekts. Mums ir nodokļu politika bišķiņ jāpamaina smagajām tehnikām. Teiksim, vai tu zini, kāda ir nodokļu atšķirības starp Euro 6 un Euro 1 smagajai tehnikai? Vai es zinu? Es nezinu. 100 eiro. 100 eiro. Tas ir, tas ir jūtami. Ja? No lielajā tehnikā. Cik ir viena uzpilda viņam? Ja tev ir vairākas mašīnas, tad... Būtībā pat nozara jau smej par šito, ka tas ir nebūtiski. Tas nav būtiski. Tātad ir iestrādes, kuras ir iespējams risināt. Nodokļus vajadzētu pievērst vairāk, ka piesārņotājs maksā politikai. Bet arī, kā iepriekš Celīna minēja, ka ir jābūt tai sociālai vienlīdzībai, ka ir gudri jāpieiet tam visam.